Čau visiem. Nu ko, sanāca čakars. Man sanāca novadīt gandrīz visu nodarbību pa velti. Un, nu kā pa velti, bez uzmanības, bez jūsu reakcijām, bez nekā, jo es ieliku, man tā sanāca, ka es ieliku ne tajā grupā, kur bija domāts, un, bet nekas, nu neko, pastāstīšu visu to pašu vēlreiz, visu to pašu otru reizi, un tagad es ceru, ka es esmu pareizā vietā un ar pareiziem cilvēkiem, un jūs man komentēsiet un teiksiet čau, un es varēšu ar jums arī sasveicināties un redzēt jūsu komentārus, redzēt jūsu reakcijas. Nu ko, un šovakar, starp citu, šovakar, 8 vakarā pēc Latvijas laika, šajā grupā, istabā, tur, kur ir augšā sadaļas vis kaut kādas, un tur ir istabas. Un būs arī istabā saruna ar mani, vienkārši katrs, kas grib, var pieslēgties, un es jūs redzēšu, dzirdēšu, un varēs visi kopā papļāpāt. Tāda būs papļāpāšana par minerāliem, tā kā mīļi aicināti, mīļi gaidīti. Un, bet uz doto brīdi gaidu jūsu komentārus. Nu, vismaz čau uzrakstiet, nu, kaut ko, citādi es tajā klusumā sēžu, jau iepriekš sēdēju, un tagad negribās jau vairs klusumā sēdēt. Kaut ko gribās no jums arī. Tātad, šodien jautājumi un atbildes. Jautājumi un atbildes. Atbildes ir, jautājumu nav. Ir tāda lieta, ka šodien ir pēdējais jautājums no jums, uz kuru es atbildu. Pagaidām nekādi citi jautājumi nebija, un es pieļauju, ka šīs ir pēdējais šīs rubrikas raidījums, jo jautājums jūs neuzdodat, tātad man nav uz ko atbildēt, tātad šis raidījums nevar eksistēt. Un es... Atkal, ja jūs gribat mani redzēt, ja jūs gribat dzirdēt manus vēstījumus par akmeņiem šajā rubrikā, šajā raidījumā, tad lūdzu sūtiet man jautājumus, uz kuriem es varētu atbildēt šajā raidījumā. Jūs man jautājumus varat sūtīt kā privāti, jebkādā veidā, kā arī komentāros zem video, šī video vai iepriekšējiem video no šīs rubrikas. Tā kā droši sūtiet jautājumus, uz kuriem es varētu atbildēt. Atgādinu, ka jautājumiem jābūt par minerāliem un, jebkurā gadījumā par minerāliem, par metamineraloģijas tēmu, jebkādus jautājumus jūs varat uzdot un es uz tiem atbildēšu. Un parasti, kā es jau sapratu, man ir foršāk paņemt kaut kādu vienu tādu globālu jautājumu un uz viņu un tam veltīt visu raidījumu. Vai nu paņemt dažus, salikt kopā dažus tādus nelielus, kaut kādus maziņus jautājumus un salikt vienā raidījumā tādus. Tā kā droši varat uzdot jebkura tipa jautājumus. Čau, Ilzīt! Jā, kā vienmēr man Facebooks datorā nerāda komentārus vispār, bet man ir ieslēgts telefons blakus, un tad tur es redzu komentārus. Redzu, ka Ilzīte smaida, un man prieks redzēt vēlreiz un stāstīt vēlreiz. Pats interesantākais ir tas, ka es nekad nevaru atkārtot pilnīgi to pašu, tāpēc tie, kas skatījās jau iepriekš, tie arī var skatīties tagad, jo kaut ko jau citu, protams, es pastāstīšu, un varbūt arī nepastāstīšu to, ko stāstīju tajā video, ko es izdzēsu. Bet nekas, tagad turpinam. Un šodien es jums stāstīšu, šodien tieši Ilzītes jautājums bija, kādi akmeņi ir, kādus akmeņus es iesaku 2021. gadam, un šodien es izlēmu par to pastāstīt. 11. februārī būs ķīniešu austrumu jaunais gads, un tikai tad sāksies baltā metāla vērša gads, un attiecīgi tagad ir īsts laiks par to visu pastāstīt, ko tad es iesaku priekš baltā metāla vērša. Un es pastāstīšu arī, no kurienes tas viss ir nu ne no kurienes ņēmies, bet kā to skaita, kāpēc tieši 11. februāris. Nu ko, sākam. Jā. Tātad. 2000
21. gads ir baltā metāliskā vērša gads. Un tas mums sāksies 11. februārī 21. gadā. Sevi tūlīt arī iedošu, lai jūs mani varat arī redzēt. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka ķīnieši un vispār austrumos svin jauno gadu tad, kad ir pirmais jaunmēnesis ūdensvīrā. Tātad 11. februārī nākamajā gadā ir pirmais jaunmēnesis ūdensvīrā, un tieši tāpēc tad mums sāksies baltā metāla vērša gads. Un tagad es pastāstīšu jums par to, kāds vispār ir vērsis, ko viņš mums nesīs un kādas ir baltās krāsas, metāla īpašības un arī pastāstīšu par tiem minerāliem, kurus es iesaku, un kādas ir to minerālu īpašības attiecībā uz šo gadu. Nu, kā mums te bija? Bija mums te žurka visu pagājušo gadu un ļoti nesmuki darījās. Ir tāda leģenda, ja, kā veidojās šis austrumu kalendārs, ka imperators bija izsaucis visus dzīvniekus, un tad bullim būtu jābūt pirmam, bullim vērsim būtu jābūt pirmam, bet žurka izdarīja ļoti nesmuki un viltīgi, un viņa ceļoja visu to ceļu līdz imperatoram buļļa vai nu mugurā vai nu uz astes, un tad pēdējā brīdī, pēdējā lecienā izleca pirmā un beigās tika pirmā līdz imperatoram, un tāpēc viņa ir pirmā šajā, pateicoties viltīgam gājienam, pirmā horoskopā. Un tagad mums ir sācies ar žurku, mums ir sācies tas baltā metāla cikls. Nu, cerams, kad viņš neilgs tik ilgi, cik tas cikls iet, un es ļoti ceru, ka vērsis bullis palīdzēs mums izvilks mūs no visa tā, kas mums te pasaulē tagad notiek. Bet, protams, ka ne bez nosacījumiem, jābūt konkrētiem nosacījumiem, jā, lai šis gads tomēr mums sanāktu un visai pasaulē sanāktu arī. Visiem būs jāpastrādā un diezgan daudz. Tātad žurka, viltīga žurka izlīda pirmā un izdarīja sūdiņu tam vērsītim, un arī mums. Un ko mums žurka iemācīja pagājušajā gadā? Iemācīja krāt, iemācīja kaut ko viltīgi darīt, kaut ko griezties, kaut ko ņemties un darīties, lai tik izdzīvotu, jā, kā arī dzīvo žurka. Žurka dzīvoja savā pagrabiņā, savā aliņā un tik zog no cilvēka kaut kādu barību, kaut kādus labumus un slēpj savā alā un kaut ko sagrauž, kaut ko saķēpā, kaut ko sabojā, tā kā, nu, žurka mums atnāca un principā tā arī viņa mums izdarīja. Un tas viss bija laikam vajadzīgs priekš tam, lai mēs sāktu domāt citādāk un lai mēs tomēr sāktu sevi attīrīt. Tas viss, mēs tagad runāsim arī par balto krāsu, par tīrību, par attīrīšanu, īstenībā ne tik par attīrīšanu, cik par tīrību. Un lai būtu tīrs, no sākuma tas ir jātīra un dažreiz jāizbalina. Un, balināšana nekad nav patīkama procedūra, un pilnīgi iespējams, ka šī pasaule bišķiņi ir jāpatīra, lai paliek tie cilvēki, kas ir spējīgi un griboši dzīvot tomēr pēc cilvēcīgiem kaut kādiem principiem, nevis tikai kā žurkas graust viens otru un zakt viens otram. Tā kā pilnīgi iespējams, ka žurka to visu sākusi un tagad vērsis to visu vēl iestiprinās un pasaule šajā baltajā metāla ciklā es pieļauju, ka pasaule attīrīsies. Gribam mēs to vai nē, un tā tad mums pašiem arī būs jāattīrās. Un īstenībā
izvilks to visu tie, kas ir gatavi strādāt un sevi balināt, sevi tīrīt un būt gaiši, balti, tīri, skaisti, laipni, strādīgi un pacietīgi un arī cienoši un mīloši sevi, savas tradīcijas, savu ģimeni, savu zemi, savu dzimteni, savu mājokli, savu dabu. Nu, par to visu mēs tagad runāsim. Es redzu, ka vairāki no jums skatās, bet neviens negrib ar mani sasveicināties. Vai tad es esmu tik drausmīgi, ka pat ar mani pat sasveicināties negribās? Nu, es būšu priecīgi par jūsu komentāriem, vismaz čau man uzrakstiet, un jau būs man patīkami. Nu, ko turpinam? Vērsis. Jā, un protams, kad čau ir labi, par to man liels prieks, un es arī būšu ļoti priecīga, ja jūs dalīsieties ar šo tiešo ēteru un dalīsieties savos profilos, lai arī citi cilvēki var uzzināt gan par mani, gan par to, par ko es stāstu, un uzzināt arī kādi akmentiņi būs ļoti labvēlīgi nākamajā gadā. Tātad vērsis pats pa sevi kā dzīvnieks, viņš dzīvo kopā ar cilvēku jau vairākus tūkstošus gadu, un ir mājdzīvnieks. Tātad vērsis ir par mājām, par ģimeni, par zemi. Ar vērša palīdzību mēs aram zemi, mēs dabūjam no mūsu zemītes labumus un ēdamo, un vērsis palīdz mums arī. Senajos laikos, protams, palīdzēja arī būvniecībā, palīdzēja vest kaut kādus būvmateriālus un vispār visus kaut kādus smagumus. Un, protams, ka gotiņas mums dod arī pienu un ļoti, ļoti daudz ko, un gandrīz katrā saimniecībā senos laikos un arī tagad mūsu laikos ir gotiņas. Ja ir gotiņas, tad ir arī kāds vērsīts un bullīts. Tātad, jebkurā gadījumā tas ir mājdzīvnieks, bet nopietnas mājdzīvnieks. Miermīlīgs līdz kaut kādam konkrētam brīdim. Jūs laikam vērojāt, kā gotiņa vai bullis, respektīvi par bulli tagad iet runa par vērsi, ka vērsis stāv kaut kur pļavā un ēd mierīgi savu zālīti, un ta mušas pa viņu tur rāpo un ložņā un ņemās, un viņam pilnīgi vienalga. Viņš tikai vicinā rastīt un viss. Bet, ja bullis atracināt, tad maz neliksies nevienam, ja? Un tad šis bullis, šis vērsis nāk mums tagad virsū jaunajā gadā. Tātad pacietība, bet līdz kaut kādam konkrētam brīdim. Un es arī pieļauju, ka visai pasaulē tai pacietībai jābūt, bet kaut kādā brīdī tai pacietībai var atnākt gals, un tad laikam pandēmija ātrāk beigsies. Jā, Līga, sveika, es tagad skatos telefonā jūs komentāros, jo dators man kā vienmēr nerāda. Ilzīt, čau vēlreiz, paldies, meitenes, ka jūs man pateicāt, kad es palaidu raidījumu citā grupā, un tagad man nācās atkārtot un vēlreiz palaist īstajā grupā, tāpēc tas viss notiek atkal ar kavējumu, bet nekas. Un Ivetiņa, čau, prieks tevi arī redzēt. Un Amanda, sveika! Jā, prieks par jautājumiem un atbildēm būs tikai tad, ja jūs man uzdosiet jautājumus, jo šis bija pēdējais man uzdotais jautājums, vairāk jautājumu nav. Es varu taisīt kaut kāda cita veida raidījumus kaut kad, bet jautājumi un atbildes nevar eksistēt bez jūsu jautājumiem. Tāpēc jautājums es lūdzu uzdot vai nu privāti, vai nu komentāros pie video, kur vēlaties, galvenais uzdot tos jautājumus, jebkādus jautājumus par minerālu pasauli, un es uz tiem jautājumiem jums atbildēšu. Tātad turpinam. Vērsis. Vērsis ir pamatīgs, izturīgs, spēcīgs
un ļoti miermīlīgs līdz kaut kādam brīdim. To vērsis mūs arī mācīs, tātad to spēku, to izturību, to diženumu, bet tajā pašā laikā nosvērtību un mieru. Un viņš mācīs to iekšējo sajūtu, kad es varu visu, kad gribu. Un es daru, es esmu spēcīgs, es esmu izturīgs, šogad mums sanāks darīt vairākas lietas, ne tās, kuras varbūt mums ļoti patīk, ne tās, pie kurām mēs esam pieraduši, lietas vajadzēs darīt tādas, kuras liek mums darīt, kuras vienkārši jādara, lai izdzīvot, bet vienalga mēs apzināsimies sevī iekšā to lielo, milzīgo spēku. Nu, tie, kas varēs, tie aizies aizies tālāk, ar vārdu sakot. Mēs apzināmies sevī to lielo spēku un to, ka mēs varam visu un ka mēs varam izdzīvot jebkuros apstākļos un mēs varam to visu paveikt un mēs spējam. Un jā, vērsis pats pa sevi ir arī par tradīcijām, par māju, par ģimeni, par mājokli, par dzimteni, par to, lai ģimene ir stipra un par to, lai ģimene ir izturīga, par to, lai ģimenē ir mierīgas, stipras attiecības. Gotiņai vienmēr ir pieniņš, jā, gotiņa vienmēr mūs pabaro, tātad vienmēr ir tas dāsnums, vienmēr ir tas, tas iekšējais miers tāds. Un ko tad mums vēsta baltā krāsa? Baltā krāsa mums vēsta par sterilizāciju. Kas mums tagad notiek? Viss ir sterili. Mums ir pandēmija, mums ir vīrus, mums ir sterili. Visi staigā maskās, lieto sanitizers, mazgā rokas 150 reizes pa dienu. Nu, kas nu to dara, kas nedara, bet vienalga. Un tā kā baltā krāsa ir par to tīrību, un cik interesanti sācies baltais periods, īstenībā baltās žurkas gads sācies pagājušā gada februārī, un apmēram tad arī sācies tas koronavīrus. Un jau martā viņš te plosījās pa visu Eiropu. Es atceros kaut kādā tur 8. 9. martā tas viss trakais bums sācies, kad jau pirmās lidmašīnas bija apturētas un tā tālāk. Interesanta sakritība, ja? Sanāk tā, kad sācies baltais cikls, un sākusies sterilizācija, sākusies attīrīšana. Tātad baltā krāsa, tā ir attīrīšana, tā ir tīrība, tā ir, bet tajā pašā, tā ir nevainība arī. Tātad no mums cenšas tagad panākt to iekšējo mūsu dvēseļu tīrību un nevainību. Kaut kādu dievbijību, varbūt saikni ar Dievu, tā, lai mēs visi sākam kaut kam ticēt un beidzam apkārt taisīt nelabas lietas, ja? Nu, kā nu kurš? Bet jebkurā gadījumā pasaule pēdējā laikā aizgāja, nu tālāk jau vairs nevar, un visi šie notikumi, viņi nav tāpat, tagad sākās lielā tīrīšana. Bet kā es saku, tīrīšana būtu vairāk ar melno krāsu, ar balto krāsu ir balināšana, un balināšana nav tas patīkamākais process, ja? Balināšana vienmēr notiek ar kaut kādu ļoti indīgu, kaitīgu ķīmiju, ja? Un kas mums te tagad ir? Mums ir koronavīrus. Un no mums mēģina panākt to nevainīgumu, to tīrību, to iekšējo kaut kādu dievišķību un vieglumu. Daži no mums atpūtīsies, nu daži nē, kā nu kuram. Bet jebkurā gadījumā būs mūsu dzīvē kaut kāds svaigums nāks, jo vairākumam nācās kaut ko darīt citu, iemācīties kaut ko citu un nu, to mēs atkal tālāk runāsim, kad par metālu runāšu, par to lokanību, bet tagad joprojām par balto krāsu, ja?
uzticība, uzticēšanās. Mums nāksies tagad uzticēties sev, saviem tuviniekiem un augstākiem spēkiem, ja? Kas mums tagad palīdzēs vispār šajā visā lietā. Protams, kad no visa tā, kas tagad apkārt pasaulē notiek, izvilkt varēsim sevi tikai mēs paši, kā Minhauzens aiz astītes, un kā bullītis, kā vērsītis, izvilkt uz saviem pleciem visu to murgu, kas notiek, visus tos apstākļus, tikai mēs varam izvilkt un paveikt, un mūsos ir tas spēks, un vērsis dos mums to spēku. Un, jā, Kristīnīte, čau, sveicinos ar visiem, kurus redzu tā, nolikšu sev šeit to telefonu, lai es redzu uzreiz to, ko jūs man rakstat. Amanda raksta, ka būs jautājums, lūdzu, Amanda raksti vai nu komentāros šeit, ja tas būs kaut kāds īss un mazs jautājums, es varbūt pat šodien atbildēšu, vai nu, ja tas kaut kas nopietnāks un lielāks, tad es to jautājumu atbildēšu ar atsevišķu raidījumu. Metāls. Kas ir metāls? Metāls māca mūs lokanību, māca mūs izturību. Ar metālu jūs varat darīt, ko jūs gribat, viņš vienalga paliks, jūs varat mainīt formu, bet to būtību jūs nevarat mainīt. Jūs nevarat mainīt to metālu nav iespējams sasist. Metālu var tikai kaut kā saplēst, bet tas jau, tas būs ļoti grūti, un tur vajadzīgs vai nu milzīgs spēks, vai nu baigās temperatūras. Jebkurā gadījumā metāls ir ļoti izturīgs. Un šis gads vispār viss ir par izturību. Gan vērsis, bullis, gan metāls ir par izturību, un šis gads mūs mācīs to izturību. Tātad attiecīgi mums arī ir vajadzīgi metāli, kuri mūsu, metāli arī starp citu, jā, minerāli, kuri mūsos veicinās to izturību, to pacietību, to lokanību, jo vairākumam no mums nāksies mainīt darbu, mainīt vispār nodarbošanās veidu, lai izdzīvot, lai varētu palīdzēt, lai varētu attīstīt savu ģimeni. Vairākumam ir sākušās problēmas ģimenēs attiecībās, ja, jo kad jūs visu laiku abi divi esat darbā, tas ir viens, un vakarā tikai tiekaties uz pāris stundām mājās, bet kad jums jāsēž visu dienu kopā mājās, tikai tad tās attiecības sāk attīrīties, un tad cilvēki vai nu sanāk vēl tuvāk kopā, vai nu vienkārši aiziet viens no otra, un tas arī ir labi. Viss attīrās, baltajā ciklā viss attīrīsies, un viss saliksies ar laiku, saliksies savās vietās. Ar laiku katrs atradīs to cilvēku, ar kuru viņš varēs atrasties diennakti kopā un neapnikt viens otram. Darīt to darbu, kas nesīs jebkuros apstākļos kaut kādu naudiņu un patiks, un ko būs iespēja darīt. Tagad patīrīsies arī ļoti daudz visu kaut kādas darbības, liekas, visi tie kaut kādi mārketingu menedžeri, nezinu, kaut kas tas, kurš bija ļoti daudz, un ļoti daudz, tas nebija tik daudz vajadzīgs. Un tagad cilvēki vairāk pievērsīs uzmanību tam, kas ir tiešām vajadzīgs, kas ir nepieciešams, un, protams, ka tagad izejot no tā, ka vērsis, ka bullis, tagad būs pieprasītākas tās profesijas, kuras ir par izdzīvošanu, kuras ir vajadzīgas, lai nodrošinātu materiālās visas vajadzības. Tātad ēst, dzert, tur, kur dzīvot, ko darīt, un tādas pilnīgi piezemētas materiālās lietas. Un tas ir no vienas puses labi, kā es vienmēr par to stāstu, kad tu nevari normāli garīgi attīstīties, pagaidām tev nav nodrošināta materiālā pasauli, materiālās visas lietas, kad tev nav ko ēst, nav kur dzīvot, tu nevari garīgi attīstīties. Tātad tev no sākuma tas viss ir jānodrošina. Un vērsis palīdzēs to visu
salikt savās sliedēs, salikt savā kaut kādā, savās vietās. Un tātad metāls mūs mācīs būt izturīgiem un lokaniem. Tātad kādus minerālus es iesaku nākamajam 2021. gadam? Tos minerālus, kuri attīsta cilvēkos visas tās īpašības, par kurām es tikko jums stāstīju. Pirmām kārtām tas ir tremolīts. Es domāju, ka vairākums no jums pirmo reizi vispār dzird, kas tas tāds tremolīts ir. Un tremolīts ir minerāls. Tremolīts ir tas minerāls, kas ir viena, un es pat teiktu pamats sastāvdaļa nefrītam. Nefrīts ir iezis. Nefrīts nav minerāls, nefrīts ir iezis, kas sastāv no vismaz diviem minerāliem. Parasti tas ir tremolīts un aktinolīts. Aktinolīts ir zaļā krāsā, tremolīts mēdz būt dažādās krāsās un zaļā arī, bet tremolīts mēdz būt arī balts. Tā kā mums vajag to balto krāsu un vajag nereālo izturību, tad pirmais, ko es iesaku, protams, ka ir balts tremolīts, jo nefrīts un attiecīgi nefrītam īstenībā to izturību, nefrīts ir visizturīgākais akmens no visiem. Un nefrītam to izturību dod tieši tremolīts. Tāpēc balts tremolīts būtu tas pats galvenais. Protams, kad baltu tīru tremolītu grūti diezgan dabūt, tas nav baigi daudz pieejams, bet tomēr, kas ir bišķiņ vairāk pieejams, tas ir balts nefrīts. Balts nefrīts ir pieejams, vienīgā problēma ar baltu nefrītu ir tāda, kad to vilto drausmīgi. Balta nefrīta vietā, balts nefrīts vispār mineraloģijā ir, nefrīts ir ieža paveids, un šim iezim nosaukums ir žats, nejaukt ar žadītu. Žadīts tas ir pilnīgi cits, žadīts ir minerāls, un tā ir pilnīgi cita lieta. Un žats ir dažāds, un par žadu ļoti bieži sauc pat vienkārši kvarca parasto iezi un tirgo balto kvarcu vienkārši kā tikai tā aiziet. Bet mēs tagad runāsim ar jums konkrēti par balto nefrītu un balto tremolītu arī, un par to, ko viņi dos mums. Pats galvenais, viņi dos mums izturību. Kas notiek tremolītā un nefrītā? Iekšējā struktūra ir sapinusies tādā veidā, ka viņu grūti nefrītu un tremolītu ļoti grūti saplēst. Tātad, ja viņš nokrīt zemē, viņš gandrīz nekad nesaplīst, jo viņam iekšējā struktūra ir ļoti, ļoti sapinusies. Viņš ir diezgan mīksts, gan nefrīts, gan tremolīts, abiem diviem ir tā kā tremolīts ir sastāvdaļa, un tremolītam un aktinolītam arī ir vienādi tie parametri, vienāda cietība, bišķiņ atšķirās blīvums, bet vienāda singonija, tātad visi tie parametri ir ļoti līdzīgi. Ķīmiskajā formulā arī atšķirība ir minimāla. Bet lieta ir tāda, ka baltajā nefrītā aktinolīts nav, jo nav tā zaļuma. Aktinolīts ir tikai zaļā krāsā, tātad nav tas zaļums baltajā nefrītā, tātad tur pārsvarā ir tikai tremolīts. Tātad, jebkurā gadījumā mēs runājam par tremolītu. Un tremolīts mūs māca izturību, maksimāli izturību. Ar mums var darīt, ko grib, mūs var skrāpēt, mūs var tur nezinu, ko sist, bet mēs nesalūzīsim,
ar mums nekas mūs nevar sagraut, ja, un tieši tas mums ir vajadzīgs. Tremolīts balts, vai jebkurā gadījumā, ja mēs ņemam balto nefrītu, viņš ir balts, viņš ir izturīgs kā būlis, kā vērsis, nu metāla tajā nav, bet viņš ir pietiekami izturīgs un pietiekami arī, viņam piemīt tas elastīgums saudabīgs, nu tieši tāpēc viņu arī nevar sasist. Un tremolīts būs arī par materiālām lietām, par to, viņam ir tas blīvums tāds, kad viņš veicinās, ka vajadzēs visu kārtīgi saplānot, izdomāt. Nu, īstenībā, kad mēs kaut kādā veidā vadam savu saimniecību, tad mēs visu saplānojam, visu izdomājam, visu sakārtojam, visu daram kārtīgi, pakāpeniski, tā, lai mums konkrētajos dzīves periodos ir tādi produkti, šeit kaut ko saglabāt, šeit kaut ko iekonservēt, šeit kaut ko zemīt vajag uzart, tad vajag iesēt, tad mums vajag novākt ražu, tad mums vajag to izdarīt, un visa tā plānošana, viņa tā ļoti dabīgi notiek pati par sevi, jau tāds cikliskums kaut kāds saudabīgs, un balts tremolīts un balts nefrīts tieši to visu mums arī dos. Un ko tad vēl es iesaku? Vēl es iesaku sudrabu. Pa vidu ir mans dzimtas grēdzens no manas, īstenībā no manas vecmāmiņas nācis, no kurienes viņš viņai ir, nezinu. Šī leģenda nav atnākusi līdz manim, bet tas ir mans vecmāmiņas namēja grēdzens un tieši tās Emīlijas Korpas grēdzens. Un kuras uzvārdā es nosaucu savu zīmolu arī. Un sudrabs, skaistu vienkārši mēs bijām ciemos un ļoti skaists laiks bija, tāds viss sasalis bija un tajās salā sasalušās sūniņās bija ļoti smuki nofotografēt šo sudraba gredzenu, un es tā jau gatavojoties šai nodarbībai nobildēju šo sudrabiņu savu. Un labajā un kreisajā pusē no gredzena jūs redzat dabīgajā veidā, kā aug sudrabs, un sudrabs ir arī, tas ir tas metāls, kas ir lokans, kas ir izturīgs, tajā pašā laikā viņš ir mīksts, bet sudrabs ir arī tas, kas ļoti labi attīra. Un tas ir viss, kas mums šogad ir vajadzīgs. Baltais metāls, būlis, visas īpašības sudrabā ir. Viss tas, par ko es šodien stāstīju, visu to arī sudrabs veicinās. Tātad, respektīvi, ja jūs kaut kur dabojat baltu tremolītu vai baltu nefrītu un ieliekat to sudrabā, tas būtu vislabākā rota šim gadam. Un kas tad vēl man nāca pirmais, kad vispār es sāku domāt par to, kādus akmeņus es varētu ieteikt šim gadam? Pirmais, kas man nāca prātā, bija silīcijs. Ļoti saudabīgi, un viņš man nekā nelika mieru, un es sēžu un domāju, bet tas taču nav minerāls, tas ir vienkārši mākslīgi izvilkts ārā no minerāliem elements. Bet vienalga viņš man nelika mieru, un es saprotu, kāpēc. Nu, izskatās kā metāls, ja? Ļoti, ļoti viegls, man ir daži gabaliņi, un jā, šāds smuks, interesants, sudraba krāsā. Silīcijs dabā nav sastopams tādā veidā. Vispār tīrā veidā silīcijs dabā nav sastopams pagaidām. Un šis silīcijs tiek tirgots visur kā dabīgs silīcijs, bet nu nav dabā viņš dabīgā veidā, tāpēc viņš mākslīgā veidā ir izvilkts no minerāliem, kuri satur silīciju,
un pilnībā attīrīts, un tādā veidā viņu izmanto arī viskaut kādās tur datortehnikās un, jebkādās tehnikās. Un par ko ir silīcijs? Viņš ir par datoriem, par internetu, par tīklu, par visu to, kas tagad īstenībā pandēmijas laikā rulē vispār pasaulē. Visi maksimāli pāriet online, pāriet datoros, pāriet tīklos, tāpēc silīcijs ir šogad viņš mums viens no labākiem palīgiem. Pat tādā veidā, pat mākslīgi izvilktā veidā, jebkurā gadījumā tas ir silīcijs, un silīcijs mūs mācīs, kā mums strādāt online, strādāt tiešraidēs, strādāt datoros un maksimāli mūsu visas darbības pārcelt tīklā, pārcelt internetā, pārcelt datorā. Jā, tas viss ir mākslīgi, kā arī šis silīcijs ir mākslīgs, tā arī visa interneta pasaule ir mākslīga, tā ir virtuālā, nereālā pasaule. Cilvēks nav radīts tādai eksistēšanai, nav radīts tādai dzīvei. Cilvēks ir, kā es jau, kad mums te bija defragmentācijas maratons ar kvarcu, es daudz stāstīju par kvarcu un par to, ka kvarts ir kā cilvēks, kvarcam ir cilvēka būtība un otrādi cilvēkam ir kvarca būtība. Kvarts ir ļoti sociāls, un cilvēkam arī pēc savas dabas cilvēks ir ļoti sociāls. Viņam visu laiku jākomunicē, visu laiku jābūt kopā ar citiem cilvēkiem, jāmiedarbojās tīri enerģētiski, emocionāli. Mēs to nevaram saņemt caur datoru, caur ekrānu. Tas nav iespējams. Es šodien mēģināšu, 6 sāksies mums tikšanās istabā šajā pašā grupā. Istabās mēs varēsim tikties, un es jūs visus redzēšu, kaut kas līdzīgs Zoomam, Facebookam arī tas nesen parādījies, bet iet baumas, ka drīz jau arī pazudīs, un tad paliks tikai Zooms, tāpēc es pagaidām vēl tā iespēja ir, es gribu viņu izmantot. Es pamēģināšu būt ar jums kopā, dzirdēt jūs, sajust jūs. Protams, ka tas nekādā gadījumā nelīdzinās dzīvai komunikācijai, dzīvai kopā būšanai. Tas nav iespējams to kompensēt tādā veidā, bet silīcijs mums palīdzēs, cik tas ir iespējams, palīdzēs tajā visā iedziļināties, ieiet un izdzīvot tajā visā. Nu ko, tā tad kā jums prognozīt? Nu, prognozīta, ne prognozē, es neprognozēju, es vispār esmu pret prognozēm, jo mēs veidojam paši savu dzīvi, tūlīt es atgriezīšu sevi. No. Mēs veidojam paši savu dzīvi, mēs veidojam to, kas mums ir, un tikai mūsu rīcības atveda mūs tur, kur mēs esam pašlaik, un aizvedīs mūs tur, kur mēs gribam būt nākotnē. Tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties, ko mēs daram, un saprast, ka šis gads nebūs viegls, bet mēs to varēsim paveikt, jo mēs esam stipri, un mēs varam, mēs esam stipri izturīgi, un būlis vērsis, mums tajā lietā palīdzēs, ja mēs cītīgi, mierīgi strādāsim, darīsim to, ko mums ir jādara, attīrīsim sevi, cienīsim sevi, savus ģimenes, savus tuviniekus, savu zemi, savu dzimteni, savu mājokli, savu būtību, savas tradīcijas, veidosim savas personīgas, savas ģimenes tradīcijas. Ja mēs to visu darīsim un vēl pie tā visa cītīgi strādāsim, tad vērsis mums palīdzēs jebkurā gadījumā un būs priecīgs to darīt un dos mums to spēku un izturību visu paveikt un saņemt to, ko mēs esam pelnījuši.
to, ko mēs esam strādājuši un darījuši. Nu ko, tas bija mans vēstījums par to, kādus akmeņus es iesaku jaunajam 2021. gadam, kas jaunajam baltā metāliskā vērša gadam, kas sāksies 11. februārī. Un neredzu jūsu komentārus vairs, es pieļauju, ka jūs laikam vairs nerakstat, bet jebkurā gadījumā atgādinu jums par to, ka šis raidījums būs pēdējais, ja jūs man nesūtīsiet kaut kādus jautājumus, uz kuriem jūs gribat, lai es jums atbildu. Nu ko, man bija prieks būt kopā ar jums, un tiekamies 8, pie manis tie būs 6, Latvijā tie būs 8 vakarā, tiekamies 8 vakarā uz papļāpāšanu pie tējas tasītes, un runāsim par minerāliem, dalīsimies ar pieredzi. Tāds raidījums man būs pirmais, tāpēc mēs skatīsimies, kā tas notiek, kas tas ir, un par kādām tēmām mums ir patīkami tādā veidā runāt, un padzersim tēju arī. Nu ko, tiekamies vēlāk. Bija prieks būt kopā ar jums. Atā!